negribās teikt, esiet sveicināti, mīļie grupas biedri, jo man ir grupa, un es parasti saku mīļie draugi vai mīļie grupas biedri. Man gribās teikt brāļi un māsas, vai pagaidām viens brālis, kas ir filmētājs. Kas ir filmētājs. Esmu ļoti, ļoti pateicīga un zinu, ka tieši Dievs jūs šeit ir atvedis. Un šobrīd manā dzīvē arī ir tā, ka es neesmu uz cilvēku kvantumu. Es nāku no grupas. Man liekas, ka tie, kas šeit ir, zina enzīmu grupu. Jā, manuprāt, zina. Varbūt viens cilvēciņš nezina, viena dvēselīte. Bet jā, tas ir mazliet savādāk. Un šobrīd es esmu priecīga par jebkuru un pasakos tētim debesīs. Par ko būs šī grupa, es jau pastāstīju, tādēļ jūs esat šeit. Vai būs kādi noteikumi? Nebūs. Tāpēc, ka esmu pārliecināta, ka es jau pietiekami skaidri savu vēstījumu izteicu, un atnāks tieši tie, kam ir jāatnāk. Ko es ļoti vēlētos, kas priekš manis pašai noteikti būs jaunums tikties vairāk klātienē, jo šobrīd es jūtu, man bija vienkārši pieredze pagājušu nedēļu, tad, kad tu atļauj runāt Dievam, jo pastāstīšu, kā saka, iz dzīves nesenu pieredzi. Bija sanākšana kopā par enzīmiem. Un tiklīdz kā es sāku runāt par enzīmiem šajā sanākšanā, Dieviņš klauvēja man pie sirsniņas un teica, nerunā par enzīmiem, runā par mani, stāsti par mani, stāsti savu grāmatu līdz šim, kāda ir sarakstīta. Un es domāju, mums katram šeit šī grāmata jau ir sarakstīta, un ja jūs esat šeit, tad arī jums ir ko stāstīt. Un tieši šīs pieredzes var dot cerību, pamudinājumu citam. Tāpēc, ka visas manas skaudrās pieredzes ir caur Dievu. Es vienmēr, tas vienkārši nav atdalāms, tas nav iespējams. Un jā, tādēļ es domāju, šīs sanākšanas kopā ir ļoti svarīgas. Es vēl pati nezinu, es negribu vairs prātot. Man ir, kā saka, grupa, kur ļoti daudz bija jāprāto. Šis ir savādāk. Šo es atdodu tētim rokās, un es vēlos un es mācos būt instruments. Un zinu, ka tas nav nemaz tik viegli, un arī par to es vēlos dalīties. Tiem, kas ir šobrīd šajā ceļā, kā atdot sevi Dievam, kā palikt šeit, strādāt, būt ar ģimeni, bet atdot sevi Dievam. Es domāju, ka varbūt es zinu, ka ir vēl tāds cilvēks, kam arī tas varētu palīdzēt. Kā saka, teicis rādīs. Es esmu bezgalīgi pateicīga jau tagad par tiem, kas šeit ir. Un es zinu, ka mana sirds grib stāstīt par to, cik varants un žēlsirdīgs ir mūsu tētis. Un arī es veidoju šobrīd attiecības ar Jēzu. Un veidosim viņus kopā. Un veidosim caur Jēzu šo pasauli gaišāku. Amen.